Frenka diezgan ilgi gaidīja to iespēju vārtos, tagad 2 spēles, 2 uzvaras, kā jūties? Jūtos lieliski, otrā spēle uz 0, viss kārtībā. Par pašu spēli šodien, kāda tā bija, cik tev sarežģīta? Tā noteikti nebija mūsu labākā spēle. Sanāca, teiksim tā, iesist 3 golus. Labi, ka tā, treneris Dzērtos mazliet iedeva pa biksēm. Bet, teiksim tā, jā, nebija tā labākā spēle, bet 3 punktu kabatā sausā spēle pārliecībai noderēs. Kā jūties spēlējot Skonto stadionā? Ļoti daudz to spēļu šeit nav bijis. Latvijas labākais stadions, perfekt. Tās attiecības ar Krišānu mēs visu laiku redzējām sezonas pirmajā pusē, ka jums it kā izskatās, ka ļoti labas attiecības un laba konkurence, kā veidojas tās attiecības šajā ziņā. Es nezinu, mēs jau, teiksim tā, pagājušajā gadā jau izlasē ar viņu iepazināmies un tā tiešām kļuvām par ļoti labiem draugiem ārpus futbola, pavadām laiku kopā, treniņos atbalstam viens otru un, jā, teiksim tā, aiz laukuma draugi uz laukuma konkurenti. Vēl viena spēle virslīgā, pēc tam arī izlašu pārtraukums. Kādi ir tavi personīgie mērķi nākamajām 2-3 nedēļām? Cerams, ka notiks tā, cerams, ka sanāks debitēt Latvijas izlasē. Par to es visvairāk domāju un ceru un strādāju. To arī novēlam. Paldies! Paldies!